Klausies Nacionālo 52. sērija Madara Reiere un Līga Zeļģe. Esiet sveicināti Nacionālā teātra 106. sezonas 2. podkāstā. Un šodien pie manis uz sarunu ir atnākusi aktrise Madara Reiere. Čau! Čau! Klausies, Madara, tu teātrī esi jau no 2017. gada. Tie ir apmēram kaut kādi 7 gadi. Tas ir daudz vai maz? Kopā beigās, laikam, tas nav daudz, jo pēdējos 2 no tiem es biju dekrētā. Tā kā kopumā tādi aktīvi tikai 5 gadi. Un man pašai ir tāds sajūta, ka tas laiks ir pagājis ļoti, ļoti ātri. Tad, kad es dzirdu 5 vai 7 gadi, man liekas, nevar būt tik daudz. Man ir tāds sajūta, ka es tikko ienācu, man ir tāds sajūta, ka vēl es neko neesmu paspējis paveikt, un ir jau tas, tur būs 10 gadu, tas paldies, tu šeit esi nostrādājis. Jā, tas gadu ciparos man tas šķiet daudz, bet sajūtās man tas šķiet tik tāds viens mirklis. Tad, kad mēs bijām studenti, mums katram bija tāds priekšstats, kas ir teātris, kā te ir būt, vai kāda būs mana loma teātrī, vai dzīve. Vai tev ir ļoti krāsas tāds atšķirības par to fantāziju, es saukšu par ilūziju, kā te ir, un realitāti, vai tomēr tavs priekšstats bija diezgan pareizs par to vietu un darbu, uz kur tu nāci? Es vispār esmu baigā sapņotāja un galvā uzbūvēju, kā man šķiet, kā manai dzīvei un kā vispār visam vajadzētu notikt. Un līdz ar to tas lauziens starp realitāti un ilūziju bija diezgan liels. Man vispār daudz, kas bija šoks ienākot teātrī, sākot jau ar to, ka ir rekvizītori, ka tev pašam nav savi rekvizīti jāsaliek un ir ģērbēji. Jo mēs bijām pieraduši zirgu pastāvot. Tu dari visu pats, ko tev vajag izdarīt. Un laikam varbūt tāda lielākais tas ilūzijas lauziens bija par to rutīnu. Patiesībā mūsu profesijā ir liela rutīna. Savukārt man šķita, ka katru dienu ir kaut kas jauns un viss ir neparedzams un tik interesanti. Un patiesībā teātris pieprasa kaut vai tā atkārtošanās. Tu nemitīgi spēlē, ja blokā ir izrādes. Bloks iet uz beigām, tu vairs nesaproti, kur ainus esmu nospēlējis, kur nē, jo ir tik daudz tās izrādes, es vienā laidā rāvis cauri, ka tā kā tu apjūts. Jā, man bija arī kaut kāda, varbūt kā daudziem, man liekas, gandrīz jebkuram jaunajam aktierim, ka tās sirds lomas un lielās lomas nāk tā, vismaz reizes sezonā, un tu tā sevi vari kārtīgi gan treniņu sev uztaisīt no tā, gan arī realizēt vai kaut kā piepildīt to lielo sapni par šo profesiju, ka tu esi. Jā, baigā tā doma, ka būs lielās lomas visu laiku. Bet tas tāds jaunības muļķīgumam man šķiet piestāv šāda ilūzija, un tas ir labi. Tās lomas nāk retāk, bet toties, kad viņas atnāk, tad tas pabaro tevi uz kādu ilgāku laiku. Nevarētu jau teikt, vai ne, ka tu es jau šajos 5 gados gūstu tādus foršus panākumus. Ja par panākumiem mēs saucam balvas, vai ne? Viena panākuma tev skatītāja mīlestība, un tā tev ir, un ir arī balvas. Tu dabūji kā jaunā skatuves mākslinieca spēlmeņa naktī. Tur bija tikai nominācija. Tur bija nominācija, bet tāpat tev pamanīja. Tas bija ļoti pagodinoši. Jā, un kā savukārt tu arī 21. gadā dabūji Veltes Līnas gredzenu. Jā. Covid sezonā. Tev tas ir svarīgi? Tev tas bija svarīgi? Laikam akadēmijā vēl studējot, man šķita, ka tas man būs vissvarīgākais. Kaut kā arī tā ilūzija, ka tā balva ir tas lielais novērtējums. Bet tagad man lielākais novērtējums ir tas, ka es pati jūtos gandarīta. Un tas bieži vien tomēr saskan arī ar to, ka citi tevi novērtē. Bet ir reizēm varbūt kāda loma, kas man pašai šķiet, tur varēja labāk, man neizdevās. Un ir novērtējums no malas, bet es pati tam līdz galam nenoticu. Un tad nav svarīgi neviena balva. Pat ja man pasniedz, bet es nejūtos, ka es to izdarīju labi, man liekas, varēja labāk. Es neizmantoju šo iespēju līdz galam. Tad tam novērtējumam no ārpuses nav nekādas nozīmes.
tu pats sev esi tas lielākais soģis. Absolūti, un to es esmu tagad apzinājusies, tā 100%. Un šķērslis un viss, es pati. Mēs katrs sev pašam. Neviens no ārpuses nevar mūs, es domāju, tādā profesijas ziņā, aizkavēt kā vienīgi mēs paši. Vai ar kaut kādu neticību sev, vai iestudējumam, vai vēl kaut kam, mēs paši sev uzliekam tos blokus, un tad tur nekas neiznāk beigās. Tagad tev arī ir atnākusi būtībā tāda milzīga liela loma. Getsbijā, lieliskajā Getsbijā, Deizijas loma. Tā, man liekas, tad ļoti skaista un interesanta. Tā kā pirmizrāde vēl ir diezgan tālu, tad es neprasīšu, kāda būs tava Deizija. Bet strādājot pie iestudējumiem, mēs vienmēr mēs sākam pieslēgties kaut kādām tēmām un kaut kādiem likteņiem. Kas ir tās domas, kas tev raisās strādājot pie šī darba? Par ko tu domā? Jā, kad es izlasīju grāmatu, mana pirmā reakcija bija, ka Deizija ir tāds tēls, kuram grūti līdzpārdzīvot, jo viņas darbības vai neizdarbības liek uz šo cilvēku skatīties tā, kāpēc tu tā? Vai tad tu nevarēji būt, izlēmīgāka, vai kāpēc tu tā nodarīji pāri tam? Deiziju var interpretēt ļoti dažādi. Un, jā, taisnība ir vēl pirmizrāde tālu. Es vēl arī neesmu varbūt 100% noformulējusi, kas tas īsti ir, bet es esmu atradusi noteikti līdzību, kur es Deiziju saprotu. Man tāpat kā viņai, es esmu sapņotāja, tāda dienas sapņotāja, daydreaming man patīk. Un man patīk, es gribu, lai lietas notiek tagad un tūlīt. Un es gribu, lai viss tiek sakārtots tagad un tūlīt. Es esmu nepacietīga, kas, protams, pēc bērna piedzimšanas man ir stipri mainījies. Es esmu kļuvusi pacietīgāka. Bet Deizijas, manuprāt, tā lielā traģēdija vai tās skumjas, kas tur ir tas, ka tu dzīvē nevari paredzēt un izplānot savu dzīvi un cerēt, ka visi tev apkārt darīs tieši tā, kā tu esi izplānojis. Un tu vari sapņot par to skaisto dzīvi, kāda tev būs, vīrs, bērns, labklājība, un cerēt, ka viss tieši tā pa to līniju, kā tu tur esi uzzīmējis galvā, arī realizēsies. Un kad Deizijai neiznāk sakārtot savu dzīvi te un tūlīt, tad viņa aizmetās pie nākamā, un tad varbūt šis cilvēks sakārtos manu dzīvi. Un tā ilūzija par to, kas ir galvā, kas ir laulība, kas ir tā sakārtotā dzīve, tik ļoti atšķiras no tās realitātes, ka tur arī viņas sajiet tādā pretrunā ar sevi. Mīlēt jau nenozīmē pieprasīt, manuprāt. Un Deizija nav iemācījusies ļauties dzīvei. Un man šķiet, ka tā varētu būt tā tēma, kur es varētu vest šo līniju, Deizijas tēlu līniju, un par ko tur runāt. Jā, tā ārkārtīgā vēlme būt dzīves režisoram. Es visu sakārtošu, es visu izdomāšu, kā būs, un tas tā arī notiks, bet tas tā nenotiek. Un vēl, kas viņa ir mazliet tāda aprēķinātāja. Un, jā, man ir grūti tādam tēlam līdzpārdzīvot, bet es varu to saprast. Jo mēs visi gribam? Mēs gribam būt laimīgi. Mēs gribam, lai mums ir ērtības, lai mums ir mīlestība dzīvē. Lai dzīve ir interesanta. Jā, lai dzīve ir interesanta. Un tas ir labi to gribēt, bet vajag apzināties, manuprāt, kas ir tas šeit un tagad, ko es varu ar to izdarīt. Deizijas dzīvē ir divi vīrieši. Jā. Kā domā, ir iespējams mīlēt divus vīriešus vienlaicīgi?
katrs cilvēks noteikti formulē vārdu mīlestība kaut kā citādāk. Bet tas, kā es izprotu mīlestību, tad es teiktu, ka noteikti nevar mīlēt divus cilvēkus vienlaicīgi, jo tas nav iespējams, ja tu mīlot otru cilvēku, rūpējies arī par viņa labklājību, par viņa, tad tu nevari viņu sāpināt kaut ko tādu pašu vienlaicīgi jūtot pret otru cilvēku. Man tas šķiet neizprotams. Es teiktu, ka tas nav iespējams. Un arī Deizija diezgan atklāti pat pasaka, ka viņa arī nemīl divus vīriešus vienlaicīgi. Viņam katram ir tas savs laiks, un kāds varbūt izvirzās priekšplānā, tad otrs aiziet atkal tur tālāk. Un beigās jau arī ir jautājums, vai Deizija mīlēja patiesībā kādu no saviem diviem dzīves vīriešiem. Vai tā tomēr bija ilūzija par mīlestību? Kas tev ir mīlestības definīcija? Kā? Ja tā starp diviem cilvēkiem, ja tā ir romantiskā mīlestība, tad man laikam tā nav definīcijas. Bet, manuprāt, mīlestība ir viss. Man patīk arī šis definējums, ka Dievs ir mīlestība. Tas nav kaut kāds varbūt mistisks tēls, vīriņš debesīs, bet tā ir tā mīlestība starp cilvēkiem. Es nevaru paiet garām uz ielas cilvēkam, kurš nokritis zemē, vai neatceros, kas man to stāstīja, bet cilvēks nokrīt uz ielas, uz gājēju pārējas, un pārējie cilvēki arī šķērso ielu un nevis palīdz piecelties, bet kāpj pāri tam cilvēkam, jo jāspēj pāriet pāri ielai. Tad man arī tā šķiet mīlestība. Mīlestība nav, tā ir, kā lai to noformulē? Ka nav vienaldzības. Mīlestība ir it visur cilvēkiem vienam pret otru, un tas mīt visur. Man grūti noformulēt. Es jau aizgāju kaut kādā Es saprotu. Bet atgriežoties pie tā, ko mēs runājam par Deizi un tiem diviem vīriešiem, man liekas, ka varbūt arī tā, un tas ir varbūt, vai tā ir mīlestība vai kaislība, to parāda laiks, un nevienmēr cilvēks tajā brīdī var saprast, vai viņš mīl, vai tā ir tāda mirklīga kaislība. Kas ir tikpat spēcīga sākotnē. Vienkārši tas ir tās arī lielas tādas jūtas. Un cilvēkam vajag grūti nodefinēt, manuprāt, kas ar viņu tajā brīdī notiek. Vienkārši tas ierauc mutulī. Tādā. Mīlestība, manuprāt, ir vēl pacietīga, jo tā var piedot daudz ko un pielāgojas. Jo, ja arī divi cilvēki attiecībās nestrādā, bija pie savām attiecībām un nekopi to, tad tā mīlestība, kas viņus varbūt saveda kopā, tur var tikpat ātri arī izgaist. Jo tad jāpielāgojas, jāmāk pielāgoties vienam otram. Tu nevari tikai pieprasīt un gaidīt. Man ir vajadzīgs šāds stiprs vīrietis blakus, kurš man mīl, ciena, redz, bet ignorē to, ka nezinu, tur laiž pa kreisi. Vai kaut kāda tāda. Vai tu esi mājticīga? Mājticīga. Vai kā aktrise, piemēram, mājticīga? Vai tu, Man bija tādi daži, es tev saucu pa niķīšiem, ka es, piemēram, kurpi jāvelk vienmēr labajā kājā vispirms, citādi neizdosies. Jā, es tādu nebiju dzirdējis, bet tas ir tā kā tavējais. Es biju kaut ko to dzirdējusi, un tad man likās, man tā ir jādara, un ja es tā neizdarīšu, tad man noteikti ies slikti izrādē. Vai svārki vienmēr jāvelk pār galvu. Nedrīkst tā kā vilkt no apakšas. Bet tagad, es teikšu, pēdējā gada laikā, es vairs tam vispār nepievēršu uzmanību. Man šķiet, ka tajā neslēpjas tā izdošanās lieta, tas ir par koncentrēšanos un vairāk tādu jāsavācās, nevis jāvelk. Bet varbūt tas arī ir kaut kāds rituāls, kas tevi savāc atkal. Jāpadomā, kura bija labā kāja, un tad tu uzvelc tur vai tur nedrīkstēji tos svārkus vilkt tur no apakšas.
Varbūt tas ir tāds savu veidu, tomēr arī savākšanās rituāls, un šī mājticība arī palīdz varbūt nospēlēt labāk, nezinu. Bet tev ir ļoti, ļoti laba humora izjūta, un tu spēj būt ļoti smieklīgu skatuves. Kā tavuprāt, kur slēpjas humors? Nopietnībā. Jo ja es nedomāju nemaz, ka tas ir smieklīgi, vai tā kā cenšos izdarīt smieklīgi, tad neizdodas joks. Bet jo nopietnāk un jo nesaudzīgāk pret sevi, respektīvi es daru kaut ko tik pazemojošu vai kaut ko tik nesaprotami muļķīgu un daru to no visas sirds un tiešām tam ticu, tad, man liekas, tur tas joks arī sanāk. Man tieši dēls arī skatījās advents kalendārs mums bija teātrī. Un es tur ar savu kaķi uztaisīju tādu to kalendāru, to sēriju, kas ir tāda, tā kā komiski. Es biju pilnīgi aizmirsus, ka man tāds bija nofilmēts, un viņš prasīja tur 7. reizi, mēs skatāmies cauri, man tiešām es tā skatos tā, jā, ir smieklīgi, un tas tā kā nostrādāja. Un tajā brīdī, kad es filmēju, man likās, šis būs tāds izgāziens, tik muļķīgi. Bet kaut kas tur izdevās, jā. Jo man tā šķiet, tā ir tā atslēga. Jo tu nežēlīgāk un jo nopietnāk izspēlē šo ainiņu, tad jo smieklīgāk viņa arī sanāk. Tev pašai piemīt tāda pašironija? Tagad jā. Agrāk noteikti nē. Es teiktu, pirms tiem 5 gadiem, vai kad es ienācu teātrī, man bija 0 pašironijas. Es sevi tik ļoti nopietni uztvēru, ka tas bija komiski. Tagad man tāds skatoties. Es tagad iedomājos, kā es agrāk pirms izrādēm gāju tur šausmīgi nopietni tekstiem cauri, visam jāaiziet, tur tā jābūt tā un tā, un ja neizdosies, tad tā ir traģēdija. Tagad man šķiet smieklīgi, jo man liekas, ka teātris vispār ir jāuztver kā spēlīte, un tajā ir pašam jābūt jautri. Ja tev nav jautri, un tu to vai nu uztver pārāk nopietni, vai varbūt otra galējība, tā kā neuztver vispār nopietni, tev tas nepatīk, izgāšanās garantēta. Bet jo vairāk caur to pašironiju, caur to spēli un nenopietnību, man tā šķiet, ka tur izdodas vislabākās lietas. Man liekas, ka cilvēks ir radošs. Jā, tu ļauj sev būt. Tu ļauj sev būt un notikt. Un izgāzties. Tu sev ļauj, jo ja tu sev neļauj izgāzties un neļauj kļūdīties, kas bija absolūti mana problēma ienākot teātrī. Es domāju, ka tā ir daudziem, jo... Varbūt. Tagad man šeit jaunās paudzes, tomēr tā veselīgāk varbūt dzīve uztver. Mēs vēl esam audzināti pēc tāda labās meitenes sindroma. Man pašai tāds bija. Ka jābūt ir labam, pareizam, tev jāizskatā. Visiem jāpatīk obligāti. Un ja tu kaut vienu, tu varbūt patīc 100 cilvēkiem, bet vienam tu neiepatikies. Viss. Jāiet ir lekt gaujā, jo tu esi izgāzies. Tavai dzīvē nav nekādas jēgas, jo tu vienam cilvēkam nepatīk. Man tas bija ļoti raksturīgi. Bet tagad man ir daudz, jau ir labāk ar to pašironiju. Es varu pasmieties, ja es izgāžos ļoti labi. Bet kas bija tas lūzums, kurā brīdī tas ir pārkurums? Viennozīmīgi. Tas es sevi tā no malas ieraudzīju. Ar visām labajām un visām sliktajām lietām. Daudz ko par sevi jaunu uzzināju. Par savu nepacietīgumu, cik es esmu egoistiska, kā man trūks pašironijas. Es to visu tā ieraudzīju, man kāds, wow, tā bija, ja? Es gribētu tagad noskatīties, ja būtu tāda iespēja, kaut kādu video, kā Madara gatavojās izrādēji, 2017. gadā. Es būtu pārzviegusies, noteikti, jo tā pārnopietnība un tas tāds liktenis, man tas ir jāizdara, man sevi jāpierāda un visiem. Un ja kāds domās, ka man neizdevās, tad viss. Tad es varu iet mājās. Tev bija tādi 2 aktieru meistarības pedagogi studiju laikā. Abi ambiciozi, abi tādi, teiksim tā, lielas personības, bet abi ļoti dažādi. Elmārs Seņkovs un Māra Ķimele. Kas varbūt ir tās lietas, ko tu no katras paņēmusi? Mēs Elmāram bijām pirmais kurs, aktieru kurs. Un es domāju, ka Elmārs vēl daudz ko ar mums testēja.
un izmēģināja un vēl skatījās, kā ar mums strādāt. Bet tas bija forši, jo viņam bija daudz citādāk pieeja nekā Mārai. Par mūsu audzināšanu vairāk bija tāda ne autoritatīva, bet vairāk tā caur mēs kopā. Bet tā arī ir laba, kāda ir Māras pieeja caur tādu, tevi bišķiņ tā kā ielauž tajā profesijā un tajā vietā, un caur tādu tev ir no Māras bail. Tu gribi izdarīt, spēlēt tur kaut kādu fragmentu, un tu gribi izdarīt tā, lai Mārai patīk, jo man ir drusciņi bail no tā komentāra, kas tūlīt sekos tālāk. Un nedod Dievs, tūlīt sāksies. Mārai ļoti mīļš teiciens, ir tūkstošiem daudz citu profesiju, ko darīt. Un šī nav vienīgā, un var jau arī slikti spēlēt. Nekas jau šajā pasaulē no tā nemainīsies. Nē, tu vari arī slikti spēlēt. Un tad liekas, Dievs, nē, es nevaru. Es teiktu tādu viņam tā atšķirība, jā, jo Māra vairāk bija tāds, kur mazliet tā kā bail. Un Elmārs tāds sakal vairāk tāds, tad mēs kopā te kaut kā atradīsim, kā tur šito spēlēt. Nē, kaut kādos brīžos, protams, arī Elmārs gan jau atlika mūs tā, ka arī gribējās aiziet mājās paraudāt. Bet tas ir vajadzīgs, jo kaut kādu arī to vajag iezīmēt, kā tajā profesijā mums arī tālāk būs, jo nav vienmēr, ka to režisoru tā mīļi, draudzīgi sadošies rokās, jūs tā taisat šo iestudējumu. Ir varbūt reizēm vajadzīgs tāds lūzuma process, kur tev tās kārtīgi tās sarāja, un tu saņemies. Jo tas ir vairāk par to, vajag izsist reizēm. Tu varbūt ej kaut kādu ceļu, un tur pats klūpi un maldies, un ka tev tā sapurina, tu tā atlaid kaut kādu to saspringumu un tiec klāt tai lomai. Protams, bez pazemošanas un tādām lietām. Ja var tā iztikt, tas būtu brīnišķīgi. Tu patiesi no Valmieras, bet tu uzreiz studēji Rīgā un uzaicināji uz Nacionālo teātri. Tu domāji, kā būtu iegriezusies tavu dzīvi, ja tu būtu, piemēram, palikusi Valmieras teātrī, vai tu vispār gribētu? Tas tāds muļķīgs jautājums, vai gribētu vai negribētu spēlēt Valmierā. Jā, es atceros tas brīdis, kad jau pēdējais kurs un pavasars, daudz vēl nezina. Nav bijis vēl tas uzaicinājums ne no viena teātra. Un bija tā sajūta. Šaušalīgs tas moments. Iespējams, tu paliksi bez tāda skaidra zināma darba nākamajā sezonā, tu noslēgsi skolu. Un tad man bija tāda doma, es pati uzrakstīšu teātriem vai aiziešu satikties un sev piedāvāšu, jo man gribas to skaidrību. Jā, es esmu izsapņojis to sapni, bet es arī drusciņi tomēr strādāju, lai tiktu pie šī sapņa. Ne tā kā Deizija. Viņa nestrādā pie saviem sapņiem. Un tad jau īsu mirkli pirms es jau gatavojos šo te gājienu izdarīt, man uzaicināja Nacionālais teātris, un tad izpalika. Bet man tajā brīdī gribējās strādāt. Es gribēju būt jebkur. Un kaut kā arī tā doma šķita vienīgā jābūt štatā. Šķita, ka, ja tu netiec štatā, ka tu tā kā īsti tad vairs neskaities. Kaut gan nemaz galīgi tā nav, bet tajā brīdī tā šķita, ka vajag to drošību kaut kur būt tā kā pieturēties. Bet tu šogad biji Valmieras teātrī, tikai Valmieras teātra festivālā. Jā. Es tieši domāju, kā tu izdomāji, kā tu nokļuvi, kā tev uzaicināja. Tu strādāji Pīvets Polis un zini, kā vasara, tas ir īss. Mums ir vasara īsa, tās 4 vai cik mums tās nedēļas ir brīvas. Domāju, vēl braukt uz festivālu, vēl piedalīties, vēl veidot izrādi pirms garās sezonas, kas to būs rudenī. Kas bija svarīgi? Kāpēc tu parakstījies un ko tu ieguvi? Es tikko biju atnākusi no dekrēta atpakaļ. Tu jau biji izsēdējusies? Es biju izsēdējusies. Man gribējās pakustēties, un man vienmēr gribējies piedalīties Valmieras teātra festivālā, vasaras teātra festivālā. Un bija tā, es ar savu kursa biedreni, Elīnu Hanzenu, mēs bijām runājušas, ka tā būtu lieliska tēma uztaisīt izrādi par jauniem vecākiem vai jaunajām māmiņām, jo mums bija ko teikt. Tas bija aktuāli. Mums tas bija ļoti aktuāli. Mēs gribējām par to runāt. Un tur vārds pa vārdam, tad bija
doma, ka Inga Tropa taisīs izrādi, bet tad tur samainījās. Iveta kļuva par režisori. Un mēs tā komanda palikām tāda pati. Bija Elīna Hanzena, Antaizupi un Gediņš. Un mēs šāda te brīnuma komanda sākām to strādāt pie mums nebija nekāds nerakstīts materiāls vai kaut kāda lūga, nekas. Mēs radījām paši tur no nulles. 2 nedēļu laikā, ja? 2 nedēļu laikā. Mums vēl bija pāris mēģinājumi Rīgā, pirms mēs aizbraucām uz Valmieru. Bet mēs cilvēki, kas praktiski tā maz satikušies savā starpā. Kā teikt, neesat draugi? Nebijām tā. Zinājām sejas, bet tikušies nebijām. Un tad radās tāda mistiska sajūta. Mēs pirmo mēģinājumu laikā gājām jau pāri ap kādām robežām, tur nesarunājot. Mēs spēlējām tādas improvizācija etīdes. Gājām tādā vājprātā, tā kā mēs būtu kursabiedri jau gadiem kopā visi spēlējuši. Un tad vēl tāda ideja rodas un šitāda, un tāds radošs trakums tas bija. Es biju ārkārtīgi laimīga, ka es ar to varēju sākt savu atgriešanos atpakaļ teātrī, jo tas skaistais vasaras klātesamība. Mēs esam Valmierā, drusciņi tā kā brīvdienās. Bet tā ir tā kā režisori, viņa radīja šo sajūtu. Es menu, kā viņa tā? Jā, Iveta, man par to Ivetai jāsaka milzīgs paldies. Iveta radīja tādu sajūtu, nav kauna. Viss, ko tu dari, ir ģeniāls. Un tad, kad tu nebaidies kļūdīties, tu nebaidies izskatīties vai muļķīgi, vai kaut ko piedāvāt, rodas tik daudz radošu, jaunu virzienu, ideju, kur kā iet, un tad tikai jāizvēlās, kur mums izdevīgāk paņemt. Un arī komandā mēs visi bijām brīnišķīgi. Man sveiciens jums visiem, es jūs mīlu. Man tas bija labākais tāds piedzīvojums, ko es vien varēju vēlēties. Tas bija skaisti. Respektīvi, tu kādreiz vēl parakstītos? Jā, labprāt. Te uzaicinātu. Jā. Bet, kā mēs zinām, dzīve nekad nevienmēr ir rožu dārs, nevienmēr viss ir baigi forši. Vai tu esi kādreiz piedzīvojis depresiju? Un, piemēram, ko tu dari, lai tiktu ārā no kodām, kad tev ir slikts garstāvoklis? Ko tu dari? Jā, man pirms kādiem 5 gadiem es atbildētu uz šo jautājumu, ka man ir reizēm tāds slikts noskaņojums un tad es sevi tur varbūt tā sabužinu pati, iedzeru kafiju un saku, viss būs labi, bet kad piedzima mans dēls, es biju līdzīgi kā Deizija, iedomājusies, ka viss būs rožā. Tā kā Instagramā? Tā kā Instagramā. Un man arī tā būs. Es iešu uz kafejnīcām. Dzemdības, un tu uzreiz būsi, kā teikt, fit mamī. Jā, viss būs atpakaļ savās vietās. Es būšu pēdus mierīgi un laimīgi. Un bērniņš tieši tāpat gulēs, kad viņam jāguļ, kad es to gribu. Ēdīs tad, kad es to gribu. Nekas no tā nebija. Man taču bija draudzenes, kam bija bijuši bērni. Es jau biju redzējusi it kā to, bet nezinu, kāpēc man bija tik stingra pārliecība, ka man būs ideāli. Man viss būs super labi. Man arī šķita, ka mani spēka limiti ir diezgan lieli un ka es visu varu, bet es neko nevarēju. Un tad, kad bija tāds posms, ka es nevaru pat no gultas izkāpt, jo es neesmu sadzījusi pēc dzemdībām, vīra nav mājās, es esmu viena. Bērniņš raud. Un, viena diena, gadījās tāda grūtāka diena, bet tad, kad tās jau ir nedēļas, tas jau mēnesi tā, es piedzīvoju to, ko laikam var saukt. Man neuzstādīja diagnozi, kā pēcdzemdību depresija. Es tagad saprotu tās sievietes, kas nepasauc palīgā. Tad, kad viņām ir ļoti, ļoti grūti, jo man bija tāds stāvoklis, ka es nevarēju parunāt, cik man bija slikti. Man vienkārši birsta asaras. Vīrs prasa tev, kā es varu palīdzēt. Un viss, ko es viņam vienkārši varu pateikt, ir man ir slikti.
Un nekas tur pār tām lūpām vairāk nenāk. Varbūt kaut kā tā, varbūt vajag izrunāties, varbūt vajag psihologu, varbūt vajag. Bet tad es sapratu, ko es tur darīšu pie tā psihologa. Man ir tāda stadija, es nevaru parunāt. Galvā grozās briesmīgas domas par to, ka manai dzīvei nav nekādas jēgas. Es esmu izgāšanās, es nevaru pat parūpēties par savu bērnu, es nevaru parūpēties par sevi. Tādas kaut kādas domas, es pirmo reizi tādu, ja mums parasti ir kaut kāda balss galvā, kas tā kā šķiet, vai ir mūsu tā balss, tad tur kaut kāda pilnīgi sveša balss sāk galvā. Tev, tā kā skanēt kaut kāda tādas absolūti jebkādas dzīvi iznīcinošas domas. Un, jo ir tā kā kauns prasīt palīdzību. Kā te tu netiki galā? Tev jau tikai viens. Jums jau tur viss tā kā labi. Kur te tam 3 bērni? Normāls. Jā, tam tur 3 bērni un tiek galā. Es jau nevarēju atļauties. Man jau bija tur 2 bērniņi tajā brīdī. Es nevarēju atļauties tādu depresiju. Bet tas nav par atļaušanos. Un, tā ir ļoti nopietna tēma. Es tagad kaut kur dzirdēju, ka dzemdību namā tomēr veic tādas aptaujas sievietē pēc dzemdībām. Bet tas jau nenotiek uzreiz. Tas, principā, notiek 1. mēneša laikā. Kad pazūd tā eiforija, hormoni beidzās un sāks realitāte. Jā, un tad, man liekas, ir tas kritiskākais posms. Un nevienmēr līdzcilvēki var pamanīt to vai palīdzēt, jo visu laiku tā iekšē tā sajūta man ir jāslēpj. Jo es taču tieku galā, vai arī fake it till you make it. Vienu dienu taču beidzot viss būs labi. Toreiz izgulēties, un tad tas viss pazudīs kā roka noņems, bet tas tā nenotiek. Un tas ilgst ilgi, un man kā labās meitenes sindroma pilntiesīgai nesējai, man likās, ka man pašai jātiek galā. Un ka tas ir tikai tāds posms, un tas beigsies, un tad es tur internetā lasu pirmos 3 mēnešus, un tad viņš tā kā beidzās. Man pirmo dzīves gadu dēli bija ļoti grūti. Tas pamazām tā kā izsīka. Es tā kārtīgi nogaidīju, lai tas beidzās. Bet es to varēju vienkāršāk droši vien atrisināt, ja es vērstos pēc palīdzības. Ir tīpaši tad jau, kad es tiku un tā pirmā purva ārā un varēju sākt runāt. Tā kā vispār pastāstīt, kas ar mani notiek, kā es jūtos. Jo man arī agrāk šķita, ka tur ir cilvēki, kas uzskata, ka depresija neeksistē, ka tā ir izlaidība, motivācijas trūkums. Tas nemaz tā nav. Un to es varu viennozīmīgi apstiprināt. Tas nav par nekādu motivācijas trūkumu vai gara vājumu, bet tā ir diagnoze, tā ir slimība, no kuras labi, ja kāds tiek pats ārā, bet tikpat labi es arī varēju kādā brīdī netikt no tā ārā vai salūst, vai mazums, kas varēja ļauns notikt. Man šķiet, tā ir svarīga tēma, par to ir jārunā, un jaunajām mammām par to laicīgi pastāstīt. Tas ar tevi var notikt, un dot reālus tādus pieturpunktus, pie kā ķerties, ja tu jūti, ka ar tevi tas sāk notikt. Ir tāda zīdīšanas pamācība, kā turēt bērnu pamācību, un principā ko darīt, ja tu jūti, ka tev ir tas, vērsies tur un tur. Jā. Es arī zinu kaut kādus gadījumus, kad pat mammas ir izdarījuši pašnāvību. Tas liekas pilnīgi neticami, viņas visu tā ir norganizējuši. Pat tas bija diezgan jau liels bērns, tikko bija aizgājis bērndārzā. Atnāks vīrs pakaļ, viena pēc tā un pat jā, un pēcdzemdību depresija nebeidzas ne ar 1. gadu, ne pēc 3 mēnešiem, kad bērniņš piedzims. Viņu var ilgt gadiem. Un tu viņu tikai tā kā nopresē lejā, ārējo viss ir kārtībā, es esmu tikus galā, bet tik pa laikam atkal uznāk tas pats, tevi atmet fiziski tāpat mirklī atpakaļ, kur tu biji tikko pēc dzemdībām. Un tas, man šķiet svarīgi par šo runāt, to atgādināt un pateikt laikam tām sievietēm, ka nav jākaunās no tā, kam jūs ejat cauri, jo mēs esam ļoti daudz, kas ir tā jutušās. Kāda ir tā mīļākā lieta, ko tu mēdz darīt, kad tu, kad esi beigusi strādāt no darba brīvajā laikā? Vai tā varbūt tev ir vienkārši rutīna, vai vienkārši kas tev patīk? Man ļoti patīk kino.
tas atkal ir tāda lietiņa, ko es esmu tagad atlikusi malā. Man tam īsti nav daudz laika, ja vienīgi varbūt mājās vakarā noskatīties kaut ko, kas ir pieejams strīmošanas kanālos. Bet man ļoti patīk jūra. Ja man ir iespēja un ir tādi laikapstākļi un viss tā sakrīt, es nekad neatteikšos aizbraukt uz jūru. Un kaut kas tas tāds ļoti vienkāršs, varbūt skan ļoti banāli, bet man tas ir ļoti īpašs. Es nezinu, vai tas saļais gaiss vai smiltis vai kaut kāda, laikam, atmiņas par bērnību. Tālais horizonts varbūt arī kaut kas tāds. Man šķiet, varbūt, ka tās ir bērnības atmiņas, jo labākais, kas varēja vispār bērnībā notikt, ka mēs aizbraucām uz jūru un tad tā kārtīgi uz visu dienu. Un tu peldies, tev jau zili pirksti trīc, un tā kā mamma prasa, varbūt jānāk ārā, varbūt pietiks, nē, vēl vajag. Un tu tikai visu dienu un tāds. Jā, es aizvien vairāk sāku tā kā apjaust, kur es kaut kādas laimīgie brīži un vietas, kaut kas sasaucās ar to bērnību. Jā, man to bērnībā ļoti patīk darīt. Un tas man joprojām sagādā ļoti lielu laimi. Kaut ko tā kā, jā, atgriezies bērnībā uz kaut kādu mirkli vai smarža vai garšu, un tas liek justies laimīgam. Tāpēc man ļoti svarīgi šķiet, ka mums bērniem arī ir jādod šīs te smaržas, garšu atmiņas, kaut kādi skati, kas viņiem atgādinās, cerams, par laimīgo bērnību. Baigi interesanti. Man tas arī šķiet, ko viņi atcerēsies. Jā. Jo ne jau viss paliek mūsu atmiņā. Tu esi darījis to, bet viņš atcerās tajā brīdī. Nezinu, man nokrita spainīts, un tu teici, pacel pats, un es sapratu, mana māte man nepalīdzēs. Nu, vienalga, tu nevari zināt, tas nekas, ka tu mums tam 2 kilometrus nesis to spainīt, vai ne? Bet tu es domāju, ka, ja tu nebūtu aktris, par ko tu savā dzīvē būtu gribējusi kļūt vai būtu kļuvusi? Es gribēju kļūt par dakteri. Redz kā? Es ļoti... Kaut kāda konkrēta nozara vai vienkārši nebija? Man ļoti patika ķīmija. Līdz 12. klasē, pēc tam man nepatika. Tur kļuva pārāk sarežģīti. Man ļoti patika ķīmija, un man šķiet, ka es gribētu saistīt dzīvi ar medicīnu. Bet pāris gadus vēl pirms man tā ķīmija patika, notika tāds negadījums. Es pirmo reizi dzīvē, nezinu, cik man bija gadi, gāju uz publiskās runas konkursu. Nu, droši vien skolotāji pateica, Madara, tev tur tā kā labi sanāca, tur tas dzejoles klasē var aiziet tālāk. Un es tā, jā, labi. Tur es atnāku, bērni gatavojušies, var redzēt, ar skolotājiem tur tādi kā priekšnesumi bezmazai uztaisīti. Un man šausmīgi paliek bail, jo man nav tik labi nekas tur sagatavots. Un es satraucos, jāizvelk numuriņi. Mēs izvelkam numuriņus, man 4. Es saprotu, es esmu pašā gandrīz sākumā, man nav laika saņemties un sagatavoties. Un man šķiet, es gribētu varbūt pēdējā, jo, lai tie visi numuri aiziet garām, tad es tā kā varēšu norunāt to dzejoli. Un pienāk tā mana kārta. Pirms manis bija ļoti izteiksmīga meitene. Tāda, ka pat ļoti izteiksmīga, teiksim tā. Un viņa norunā, un es tagad uznāku, un es noskaitu pirmās 2 rindiņas un tukšums. Un es neatceros vārdus. Kaut gan es ļoti labi zinu, bet tas satraukums manī bija radījis absolūtu tādu bloku. Es ne vārdu vairs nevarēju atcerēties tālāk. Cik briesmīgi. Un tad vēl tur tā žūrija, tad ieskaties lapiņā varbūt vai kaut ko tur. Skaidrs, viņi pieredzējuši, ka tādi sagatavojušies bērni ar skatuves pieredzi nāk. Man nebija nekāda. Un tad viņi teica, vienkārši ej maliņā. Es pat nepabeidzu to dzejoli. Kā es raudāju. Man tas bija tāds dūriens manā tā brīža bērna pašlepnumā vai kaut kādā... Tur es sāku sev ļoti nopietni uztvert, iespējams, no tā brīža. Un tad es iedomājos, ka viss... Iedomājos tagad, tu uzies skatos, aizmirst tekstu, un tāpēc paldies, Līgiņai maliņā. Jā, drausmīgi. Pasties, ko Madariņa nāks norunāt. Jā. Un pēc tam tur aplācis. Cik Madara laba, fuj. Jā, un tas manī iznīcināja absolūti kā visu ticību sev. Man šķita, kā tas tā, un tad es 2 gadus izlaidu šo te pasākumu, un tad es sev tā kā pateicu, nē, man ir jāatgriežas. Man ir jātiek pāri šim kaunam, man jātiek pāri tām bailēm. Un es norunāju tajā pirmajā kārtā, atcerējos visu tekstu, un diezgan labi, laikam, norunājos tik arī tajā nākamajā kārtā.
Un beigās uzvarēju tajā rajona, tajā konkursā. Un man likās, jā, es pierādīju, es salauzu tās savas bailes. Bet es vienalga jutos nērti runāt cilvēku priekšā. Un tur es domāju, ka sākās tas mans ceļš uz teātri. Es gribēju līdz galam salauzt tās bailes, izgāzties un būt cilvēku priekšā. Un es domāju, ka neapzināti vai kaut kā man tāpēc radās tā interese par teātri. Es sāku iet teātra sportā, kas arī brīnišķīgi atver, man liekas, bērniem. Tā ir superīga rotaļa, kurā iesaistīties tāda nodarbība, kas liek ātri tev pieslēgties, domāt un atbrīvoties publiskajai runai. Tieši. Un tur arī tas man ārsta sapnis vai kaut kāda ideja, teātris. Es būšu profesionāla neizgāšanās ziņā cilvēku priekšā. Jā, un man vispār patīk tādas savas bailes pārvarēt tieši darot to, no kā man bail. Kas prasa gan daudz drosmes. Tas, no kurienes tev nāk tā? Spītība. Man baigā spītība. Jā. Ja es kaut ko ieņemu tā kā galvā, man tas jādabū. Tas ir tavs vārds. Vispār viss madars ir spītīgs. Labi, tas ir ārprāt muļķīgs apgalvojums. Bet tāds madars, tad jau horoskopos varam skatīties. Vērsis arī ļoti spītīga. Jā. Bet tāds madars, principā, ir tāds temperamentīgs, kā teikt. Un kaut gan... es nevienu vispār... Tāpēc, ka man vienkārši tā sanāca, ka es nevienu maigu madaru kā tādu maigu, tādu trauslu puķīti nezinu. Es par sevi veidoju šādu diezgan tādu ārējo tēlu, jo tas man atkal ir labās meitenes sindroms. Es gribu cilvēkiem patikt, bet patiesībā iekšā es esmu ļoti kategoriska, spītīga un es esmu stipra. Bet kaut kā man šķitas vienmēr, ka man jābūt tādai maigai. Un tad man dzīvē sievietēm tādām ir jābūt. Sievietēm ir tādām jābūt, jā, maigām, patīkamām, smaidīgām. Tu teici, ka tu esi tāda daydreamer, ja? Bet kāda vispār ir sapņiem? Es domāju, tādā ziņā, tu tici sapņiem un tu tici tiem, piemēram, ka tu naktī arī sapņo kādu sapņus, ka tiem ir kaut kāda nozīme, ka tas ir jā, tā kā... ļoti interesants temats. Es esmu te tā nedaudz paurbusies un informācijas lokā. Ir tāda teorija. Būs komunikācija teorija. Stāst. Tā ir tā kā vēl viena vesela bez matērijas pasaule, kurā, kad mēs aizmiegam, mēs varam satikties. Un mēs varam kontrolēt šo satikšanos caur ļoti vienkāršu lietu, ka tu sapnī, tad, kad tu sapņo, un tu apzinies, es esmu tagad, jo man ir bijuši tādi vairāk sapņi, kur es apzinos, ka es guļu un sapņoju, un esmu it kā es, bet tas nav tā kā reālajā dzīvē. Un tad tu vari sākt izpētīt to pasauli, kas tur ir. Un ir cilvēki, kas to dara tā kā daudz un profesionāli jau kaut kādā ziņā. Un ir iespējams tev dzīvot nemitīgi. Bet tad man šķiet atkal ļoti sarežģīti, jo tad tu neatpūties nekad. Tad tu dzīvo visu laiku. Tur esi noguris un arī te tu beigās esi noguris. Bet man viena ļoti laika interesēja, es tiešām gribēju pamēģināt šo sapņu ceļošanu. Tas ir tā kā apzināti, esot nomodā, tā kā iemiegotu, uzdot sev tādu uzdevumu. Jā, tur ir vesela tehnika, kā pie tā var tikt. Tu katru reizi, kad tu tā kā pamosties, tur bija kaut kas jāpierakst. Es tagad neatceros. Bet ir vesela, tur aprakstīta internetā tehnika, kā tu vari sevi pieredināt, sākt apzināties savu sapni. Bet tas ir ļoti bīstami, jo tāpat kā šajā pasaulē ir kaut kāda veida hierarhija pasaulē vispār. Un arī tur tā ir. Tie, kas ir pieredzējuši sapņu ceļotāji, var ar tevi kā jauniņo tur kaut ko netur tā. Domāju, tad mēs savos sapņos tā kā satiekamies? Jā. Piemēram, man ir bijuši tādi sapņi, kad es tā kā... Man ir bijuši tik reāls sarunas, kad es pēc tam domāju, tā saruna ir bijusi dzīvē, vai tas ir bijis sapnis? Man ir tieši tāpat. Ir kaut kādas lietas vai situācijas, ko es esmu risinājusi un diezgan tā... Es arī tikko atcerējos tādu vēl akadēmijas laikā, tur ar vienu pasniedzēju, kur mēs tā sakašķējāmies. Varbūt jūs apsapni. Man likās, un mēs pēc tam satikāmies sapnī. Man tā kā teica, viss kārtībā, es tevi sapratu. Tā kā atvainojās bez mazai. Protams, es varbūt tāpat visu esmu izdomājusi un tā kā sevi nomierinājusi ar to. Bet man tas šķita tik īsti.
Ka es pēc tam nākamajā dienā, es visu dienu domāju par to sapni. Un tā kā vai tas notika vai nē? Un tad es tā arī neuzdrošinājos. Pajautāt tam pedagogam. Vai tad mēs, tā ir vesela tad tiešām tēma, mums jāuzrunā kāds profesionāls, vai mēs varam arī tiešām sapnī satikties, vai jā, tas ir tiešām tāds liels jautājums. Un reizēm es dzirdēju, ka saka, ka mirušie radinieki atnāk sapnī, un man ir aprunājaties, un tā, un ka tā ir tā vieta, kam nav robežu, kam nav tāda fiziska robeža kā šajā pasaulē. Tas ir vesels, milzīgs informācijas lauks, kuris pat nezinu. Es tā kā sabijos līdz tajā visā iekšā. Jo es tik daudz jau sapņoju te apkārt pa pasauli. Pietiek būt kā dienas sapņotājiem. Jā. Gribēju tev pajautāt arī vienu milzīgu jautājumu. Kādas ir tavas attiecības ar reliģiju? Vai tāds jautājums? Jā. Es esmu kristiete. Es neesmu gan tādā, varbūt baznīcā man uzskatīt par tādu sliktu kristieti, jo es regulāri neapmeklēju pazudušo dēlu, kā teikt. Jā. Es praktizēju šo mīlestību, kas, manuprāt, ir galvenā atslēga reliģijai. Arī visai Bībelei. Jaunajā derībā ir teikts, Dievs ir mīlestība. Jā, es esmu kristiete, kas ikdienā nepraktizē iešanu uz baznīcu, bet es praktizēju to vēstījumu, kā es izprotu Bībeli, kā man mācītājs skaidroja, ka agrāk cilvēkiem bija ļoti tēlaina domāšana. Pilnīgi citādāk nekā mēs tagad. Viņi uztvēra caur simboliem lietas. Mēs tomēr tā diezgan tieši un taisni sarunājoties, mēģinām saprast viens otru. Un ja Bībeli lasa nevis kā pasaku grāmatu, ka tur notiek neticamas lietas un kā tur kristumi gadījās. Un, man tas šķiet daudz saprotamāk, ja es to lasu kā simbolu savienojumu. Un ja kāds vēl palīdz tev šos simbolus izprast, kā to iztulkot mūsdienu cilvēkam, lai es to saprastu, tur ir daudz ļoti mums jau tā kā zināmu, vienkāršu, skaidru patiesību par to, ka mīli savu tuvāko, nedari otram pāri. Man arī patīk, tad mīli savu tuvāko kā sevi pašu, jo bieži vien ir, es tev visu, bet sevi tu nemīli. Jā. Un arī otrādāk, tu mīli tikai sevi, un tad tiem pāriem ir jāpiekārtojās. Bet tajā vienā mazajā frāzē ir diezgan tāda pateikts, diezgan tieši mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Tieši tā. Tā ir. Un ļoti daudz cilvēki, kas reliģiju kā tādu kā uzskata par muļķīgu vai nevajadzīgu mūsdienu cilvēkam, savukārt man tā nav. Bet es absolūti varu saprast ikviena nostāja un pozīcija šajā jautājumā, un es laikam neesmu tā, kas aicinās vai sludinās. Varbūt, ka kaut kādā ziņā nepareizi, bet es nesludinu caur Bībeles un kristietības vārdu, bet caur tām skaidrajām patiesībām, ko es esmu sapratusi no Bībeles. Tas, ka es neeju katru svētdienu uz baznīcu, nepadara mani ļaunāku vai neticīgāku. Es tāpat... ir ticība un ir iestāde. Jā. Un tev nevienmēr jāapmeklē iestāde, lai tu varētu būt ticīgs vai šīs vērtības ieviest savā dzīvē. Es ļoti gribētu nest pasaulē vairāk labu nekā sliktu, un man šķiet, ka tas jau ir liels solis. Kopumā kristīgajā ceļā, ka man jau ir šādi tā kā... Es tieši gribēju uzdot nākamo jautājumu, kāds ir tavs dzīves moto? Tad kaut kur līdzīgi, ja viņš ir nāk, vai ne, tā ārā? Piedalīs tev pārtāds, varbūt tas ir kaut kas cits? Nē, tieši tā. Atstātais sevis labāk nekā pirms es atnācu. Kā Kārlis, kā Skalbis saka, vairosim dzīvē labo. Jā. Kaķīši dzirneviņās. Tieši tā, un tāpēc man arī ir ļoti svarīgi tagad audzinot dēlu, pašai saprast,
kas ir tās manas, varbūt paudzēs nodotās kaut kādas nepašpārliecinātības, es nezinu, tās traumas, varbūt, ko es negribu nodot tālāk, jo es gribētu šo nākamo paudzi, pie kuras pieder arī mans dēls, kaut kā vērst, varbūt mazliet priecīgāku, mazliet bez traumas, mēs tāpat viņus sačakarēsim. Tas ir skaidrs. Katram būs savu bērnības trauma, bet es ļoti gribētu aiz sevis atstāt mazliet tīrāk un kārtīgāk nekā pirms es ienācu šeit. Tāds varētu teikt, ir mans moto. Un tāpat laikā arī man ir ambīcijas. Es daudz ko gribu arī sasniegt, izdarīt. Nav tā, ka es tikai tā Kādas varētu būt tavas ambīcijas? Piemēram, tāda tuvākā 5 gadē. Vai arī vispār mēs varam plašāk runāt? Man dzīve laikam iedalās tā pirms un pēc bērna. Ja pirms bērna, tad man šķita tā, es tur gribu tādu lomu, es gribu monoizrādi, es gribu tur vēl nospēlēt tur to un šito. Tagad man tas dzīves tādas ambīcijas ir vairāk tādās ģimenes lietās. Tā, es gribu, lai mums ir savs dzīvoklis. Es gribu, lai manam bērnam ir labs dārziņš. Tātad par to es esmu parūpējusies, tad mana ambīcija pret teātri. Tā, es gribu runāt par tām tēmām, kas dziļi no tiesas skar mani. Vai nu es ar to varu savienot jau izrādē, kurā es esmu, vai tad es gribu uztaisīt savu tādu, es gribu savu projektu. Bet tam pat varbūt tā nav izrāde, varbūt ka tā ir diskusija, varbūt ka tas ir kaut kāds bērniem pasniegt publisko runu, kam bail no publiskās uzstāšanās. Kaut ko dot tā no sirds, nevis tikai kačājot tādu, kā es gribu, lai viss man apbrīno, es gribu, lai es esmu tur pieprasītākā aktrise Latvijā, bet vairāk par to sirdi un dvēseli domāt, ne par tādu āršķirīgiem sasniegumiem un tādām ambīcijām pret kaut kādu statusu. Jā, kāda jēga būt, vai ne? No vienas puses, tev ārējā dzīve ir milzīgi sasniegumi, bet iekšēji tu esi grausts, vai ne? Un nelaimīgs cilvēks. Jā, jo dzīve ir tikai viena. Jā, un tie panākumi nedod nekādu... Dažreiz tie likteņi ir tik mirklīgs. Ienāk jaunā paudze, viņiem jau nav ne jausmas, kas ir vecās paudzes aktieri. Vārdus viņiem nevar nosaukt. Bet tā tas ir. Un tā tas būs. Un tā tas būs arī uz priekšu. Kam censties kaut kādu mirklīgu slavu iegūt, bet man šķiet šajā profesijā ir tā laime, ka tev tiek dots izdzīvot un runāt par to, kas tev ir pašam svarīgs. Jā, tas un tādējādi arī izcināt gan sevi, tos svarīgos jautājumus, gan arī sabiedrībā tādu risināšanas jautājumus. Tāpēc man bija milzīgs prieks, ka man tik dot iespēju nospēlēt Baibiņu Putvēņos. Es sevi arī tur tā izrisināju. Tā bija vienkārši tāda loma, kuras jūtu pēdējos gados visspēcīgāk. Un es absolūti lidoju tajā iestudējumā. Es ielecu Lauras vietā. Bet, jā. Diemžēl mūsu saruna tuvojas noslēgumam. Man jāsaka paldies milzīgs. Bija ļoti interesanti, daudz jaunas lietas uzrunāju. Kā, piemēram, par ceļošanu sapņos. Tā. Bet pēdējais, varbūt tāds pavisam vienkāršs jautājums. Kāda ir tava mīļākā dziesma? Jā, dziesma ir James Blake's Say What You Will. Un arī tās dziesmas teksti stipri sakrīt ar to, kā es laikam šobrīd jūtos par profesiju, par to, ka nav mazu panākumu. Reizēm tie mazie panākumi vai mazākā lomā izdarīt savu darbu
labi, ir efektīvāk nekā šis lielais abrīnas un slavas lauru tāds apdāvinātais mākslinieks reizēm iekšā jūtas daudz tukšāk nekā tas, kurš izdarījis mazu darbiņu, bet no sirds. Un par to arī tā dziesma. Nu, ko es novēlu tev, lai tie mazie foršie darbiņi, kas piepilda mūsu dzīvi un padara to krāsaināku un laimīgāku, savienojās kopā kādreiz ar tādu foršu, lielu atzinību. Tas varbūt skan triviāli. Respektīvi, tas, ko es gribu pateikt, lai tev izdodas savā dzīvē savienot to iekšējo harmoniju, laimi un to piepildītību, pie kā ir jāstrādā katru dienu. Un arī tu, kā teikt, būt gandarītai savā profesionālajā darbā. Paldies tev, Līga! Paldies, ka skatījāties! Adā! Klausies Nacionālo!